Tā ir būtībā muca, kurai tātad ir šāds vāks ar tādu rotoru iekšā, kuru var griezt ar roku. Viņš šo te prototipu izgatavoja un aprakstīja 1765. gadā. Ārsts Pēteris Stradiņš rāda veļas mašīnu, kas izgatavota pēc Gottharda Friedricha Stendera apraksta. Šogad tautā tā dēvētajam vecajam Stenderam aprit 300 gadu piemiņas jubileja. Šim notikumam par godu Pēteris Stradiņš izrādīja iniciatīvu un pēc Stendera izveidotā apraksta izgatavoja pirmo mehāniskās veļas mašīnas paraugu. Tā ir viena ļoti sena ideja. Protams, no mūsdienu viedokļa viņa varbūt tāda diezgan naiva un ļoti vienkārši izskatās un tāda, bet jāņem vērā, ka toreiz cilvēku veļu mazgāja vienkārši bļodās un tas bija roku darbs. Šeit viņš raksta, ka 14 vai 15 gadus veca meitene var kā rotaļā paveikt tik, cik citkārt 4 sievas. Tātad ir uzsvars uz to, kad ir ļoti ērti lietojama un praktiska veļas mašīna. Veļas mašīnu publiski apskatīt pirmo reizi bija iespējams 7. Sēlijas kongresā Viesītē. Stenders, atgriežoties no Eiropas līdz savas dzīves nogalei, strādāja par mācītāju Sunākstes un Sēlpils draudzēs, tāpēc Sēlijas iedzīvotājiem ir svarīgi saglabāt Stendera piemiņu. Kongresa laikā tika runāts un diskutēts par tādām tēmām kā Sēlijas kultūrvēsture, personības, nākotnes perspektīvas. Lai kopā spētu paveikt vairāk, pirms 2 gadiem nodibināta Sēlijas novada apvienība, kuras mērķis apzināt un popularizēt kultūrvēsturisko mantojumu, kā arī risināt ekonomiskos jautājumus. Teritorija ir milzīgi liela, bet iedzīvotāji ir maz. Tur ir tā problēma. Un jādara tā, lai šie pēdējie, tie, kas dzīvo šeit, neaizbraukt projām, lai nepaliek. Jo pierobeža ir pierobeža, tā nav pierīga, un faktiski visi jaunieši ar retiem izņēmumiem vairāk cenšas aizbraukt nekā atbraukt. Tas modelis, ko pašreiz uzspiež mūsu vadība, tas ir lielo pilsētu un perspektīvo novadu Latvija. Tas ir kaut kur gar jūru varētu būt Latvija, Pierīgā varētu būt Latvija, lielajās pilsētās Rīgā, Ventspilī, Daugavpilī, bagātās pilsētās varētu būt Latvija, un pārējā teritorija tas kaut kas tāds blāvs ir. Bet Latvijai jābūt ir vienotam veselam. Un taisni varbūt šis Sēlijas piemērs, Sēlijas modelis ir tas, ka mēs gribam piepildīt Latviju. Šajā kongresā ar saviem pētījumiem uzstājās arī jaunieši, kuriem ir svarīgi apzināties un izpētīt savas dzimtas saknes. Lepojies ar to, ka esi no Sēlijas? Jā, lepojos, jo Sēlija ir ļoti skaista un liela. Un es lepojos, jo no Sēlijas nāk ļoti daudz populāru un slavenu cilvēku. Kongresa dalībnieki vienojās, ka nākamais 8. Sēlijas kongress pēc 2 gadiem notiks Jaunjelgavas novadā.